Labdien! Labdien, Ventspils! Šlips mums ir pareizā krāsā. Jā. Varam sākt. Jā. Tad šodien solītais par to izšķērdību. Gribās teikt, ka jūs jau redzat, ka notiek notikuma strauji kā zibens spēriens. Lielajā politikā. Jā, un Kulberkungs ir no valsts prezidenta nominēts ar veidot valdību, lai viņam veicās, jo mums simpatizē, ka Kulberkungs jau ir pateicis, ka ir jāpārskata valsts izdevumi būtiski un jāatsakās jau no piemaksām un naudas balvām jau šogad. Un tieši ar šo slimo mūsu domu. Vienīgais es gribu vēl teikt par to partiju, par to lielo politiku, kad, protams, aicināti jau bija viss strādāt, bet mēs redzam, ka ZZS netiek vaļā no sasmērējušos krauzi. Viņiem vajag, protams, Latvijam un Ventspilī un vēl viss kaut kas Nacionālajai apvienībai progresīvie nedara. Tā kā gribētos tomēr cerēt, ka kad vienreiz Latvijā pienāks tie laiki, ka viss varēs vienoties kaut vai par dažām lietām, par ekonomiskos izaugsmes atdzīvināšanu. Jā, es gribēju teikt to, ka Kulberkungs ir zinošs, izlēmīgs, jaunās paudzes uzņēmējs politiķis, kurš var veidot jaunās paudzes politiku Latvijā. Bet mans uzskats ir tāds, ka ļoti daudz to īsti negribēsim. Vakar es nejauši ieslēdzu televīziju, tur bija tāds saicināti visādi šitie sātana kalpi, kā es viņus saucu. Viens tur ar tādu milzīgu pumpu pierē stāstīja par to, ka šitas Kulberkungs nav nobalsojis par Air Baltica un vēl dažādiem lietām. Un viņa pamatojums bija tāds, ka viņam nav pilna dokumentācija, lai varētu balsot. Un tas viņam īsti nepatika, un tā viņš tur spļāva, un ka nesot redzējums. Šeit ir svarīgākais tas, ka cilvēks grib kaut ko mainīt, un šis cilvēks, Kulberkungs, to var izdarīt. Vai viņam ļaus šī vecās paudzes politiķi, to mēs nezinām, bet mēs novēlam viņam veiksmi. Galvenais izturība. Un atvērtām kārtīm, un tad, lai sabiedrība skatās, jo šī, Dzintar, ir unikāla iespēja. Ja šajos 5 mēnešos neko neizdarīs, tad visticamāk pagrieziens var arī nebūt pēc vēlēšanām. Jo būtiskākais ir nolikt Latviju atpakaļ uz ekonomiskās izaugsmes. Un tur nav vietas krauzēm, lembergiem, izšķērdībām, korupcijām, dīliem, arī kaut kādām pretnostatīšanām. Tad nevar viena partija, tad nevar otra. Pēc būtības vajadzēja Nacionālās izlīgums koalīcija, kur būtu visi iesaistīti. Jā, bet kā ir, tā ir. Šajos mēnešos es tikai gribu vēl piebildīt, ir ļoti svarīgi valstī jāpieņem lēmumi, jāaizstāv Briselē mūsu intereses. Un ņemiet vērā to, ka Kulberkungs nav laimes lācis, bet ir cilvēks, kas varētu kaut ko mainīt. Bet vai viņam to ļaus mainīt? Es pat teiktu, ka viņš ir tāds zināms ekonomiskais ķirurgs, kurš ir gatavs griezt ārā tos audzējus, tos augoņus sastrutojušies no mūsu ekonomiskās silas. Bet, ja tos nedarīs, tad būs tas ekonomiskais organisms ies bojā. Šajā saimā ir ievēlēti tie, kas ir ievēlēti, un ar tiem viņam, diemžēl, būs jāstrādā. Bet mums tojās saimas vēlēšanas, un tad jau, ja šoreiz mums neizdosies un Kulberkungam apvienot un mēģināt izdarīt valstiskas lietas, tad nākošā saimā, pateicoties jūsu atbalstam, ja tāds atbalsts būs, to varēs izdarīt viņš. Jā, jo viņš to var. Bet, Dzintar, ķeramies klāt arī pie mūsu augoņiem. Jo, kā Kulberkungs teica, kad ir jāatsakās no piemaksām naudas balvām, tad mums gandrīz katrā pārraidē ir jārunā par naudas balvu. Un, Dzintar, pagājušajā nedēļā, 14. maijā, ir kārtējā naudas balva Aldam Ābelim, šoreiz 900 eiro. Es tev gribu teikt tā, ka Ābeli jau ir saņēmis 4. naudas balvu šogad. Bez tam viņam šogad arī ir palielināta mēneša alga par 3,6%. Un kopumā jau šogad, tas nozīmē kopā ar to mēneša algas gada pieaugumu, jau ir nodrošināta kā piemaksa 7,254 eiro gadā. Aldi, tevi gaida balva. Jāni, precē mani, Jāni, precē mani. Apsveic no sirds tev, Aldi, par tādu ritīgu uzmanību, kas kā var arī tad, kad Ventspilī nekā vairs nav palicis pāri, viss krītās. Iegūt šo balvu un iegūt arī prēmiju. Apsveic, Aldi. Jā.
Un, bet Aldis jau, protams, nav vienīgais. Mēs jau iepriekš runājām par Vītoliņu, par Blūmbergu. Ja? Tur visiem tas smeķis ir liels, bet tagad varbūt ķeramies klāt ar Vītoliņu kungam. Ja? Jā, Vītoliņa kungs, mēs visi zinām, ļoti tāds erudīts, kluss, mierīgs pārstāvis, bet gribu vienu tikai teikt. Šeit ir dati. Šeit jūs redzat dati, un ir tā, ka 2020. gadā, salīdzinot ar 2025. gadu, viņiem atalgojums ir pieaudzis 92,22%. Pagājušajā gadā Vītoliņa kunga atalgojums ir pieaudzis par 17,34%. Guntim Blūmbergam, salīdzinot ar 20. gadu, atalgojums pieaudzis par 57%. Aigo Gutmanim, diemžēl viņš vēl nav iesniedzis deklarāciju, bet ir aptuveni uz 15% pieaugums salīdzinot ar 2024. Viņš ir iesniedzis, Gunts Blūmbergs nav iesniedzis. Salīdzinot ar 2025. Gadu, viņam ir pieaugums 15,37%. Tad, protams, viss kopā mums izmaksā viņi visi trīs šie domas priekšsēdētājs un viņa vietnieki plus mīnus aptuveni 250,000 gadā. Ņemiet vērā vēl apkalpojošo personālu. Un nodokļus, kas nāk. Nodokļus, komunālajos maksājumus, tehniskais nodrošinājums, autoparks, mēdī. Tas vēl būs 250,000. Tātad gadā mums šie cilvēki plus mīnus izmaksā 500 000. Bet, ziniet, vislabākais ir, protams, salīdzinājums. Un, ja mēs paņemam Vītoliņu, un te ir jāskatā, viņam ir divi ienākumi, nevar būt tā, ka tikai domē, jo redz, vajag pievilkt augstskolu. Kādreiz, ziniet, augstskolā viņš strādāja tā kā sabiedriskā kārtā, kā mērs, viņam no turienes nepienācās, ja? Bet tagad ir tas sakārtots, un kopā ar augstskolu cienījamais kungs pagājušajā gadā nopelnījis turpat 124,000. Tad salīdzinām. Valsts prezidents Rinkēvičs 105,000, 124 un 105. Viņš vada ne tikai Ventspili, bet laikam eiro. Liepājas mērs, kas ir daudz lielāka pilsēta, sekmīgāka pilsēta, tad Ansiņa kungs kopā ar Liepājas sezā saņemto audziņu ir nopelnījis 98,000. Tas ir, ja? Un ja mēs paskatāmies vēl vienu tādu Valmieras mēra Baigu, tad tas tikai 63,000. Tā mūsu Vītoliņš, nolaižot pilsētas līdz kliņķim, salīdzinājumā Liepāju un Valmieru, kur ir izaugsme, ja, pelna stipri vairāk. Līdz kliņķim vēl laikam ne. Bet uz prēmijām un balvām vēl iznāk, bet, es nezinu, laikam jāņem no stābelim tā balva un jādod Vītoliņa kungam. Jāni, precē mani, Jāni, precē. Apsveicam. Jūs esat vislielākais ieguvējs no nodokļu maksātāju naudas. Apsveic. Šo gadu laikā, protams, jāņem vērā, ka tur dati ir tā, ka tur mainās tie amati, bet tur plus mīnus tomēr tas pieaugums, tā tendence ir, un tā ir stipri lielāka nekā visiem pārējiem Ventspilniekiem. Ko es gribu pateikt? Pirms Vītoliņa kungs tika gauna pilna atlaists no Ventspils brīvās pārvaldes ar valdības lēmumu un saeimas lēmumu. Vītoliņš kopā ar pašvaldībā pelnīja 103,000. Tā kā viņš jau ir apsteidzis un panācis to, ka bez brīvās pārvaldes viņam ir tāds uzrāviens, kad ir 123, 124,000. Mēs varbūt šos skaitļus pasniedzam mazliet tādā jautrākā tonī, bet, protams, tie skaitļi neliecina neko labu mūsu pilsētai, jo ļoti liela nodokļu maksātāja naudas daļa tiek izmantot dažu cilvēku apkalpošanai, personiskajām vajadzībām. Un ja es vēl dabūju datus, ka mēs esam Latvijas pašvaldības savienībā, kur mēs līdzfinansējam, maksājam, dodam biedru naudu 51,000, tad vēl Latvijas lielo pilsētu asociācija 30,000, tad viņi vēl tur aizbrauc. Tā kā viss tas kopā mums ir pāris cilvēku uzturēšana, 1, 2 miljoni, ko mēs varētu pilsētā ieguldīt, un šādas asociācijas ir principā sevi jau izsmēluši, jo ir tiešais kontakts ar valsti, tu ej un runā ar ministru, nav vajadzīgs tur viss kopējās problēmas risināt. Bet ja tu sāki pa asociācijām, tad
Mums ir viens rekordists. Asociācija mīlētājs Eksbērs Lembergs. Tas jau ir Tas ir vispār unikums. Viņš it kā šodien, domāju, vada sociālo jautājumu komiteju. Tad šim kungam sanāk, ka viņš pelna 42,000 pagājušo gadu nopelnījis. Bet ko es gribu teikt? Piemēram, salīdzinām. Mēs kā opozīcijas deputāti, ja Lembergam alga ir 3,500, tad man kā opozīcijas deputātam ir nepilns pusotrs. Mēnesī. Šeit ir vairākas tabulas. Viena, jūs ņemiet, ka ir vecie deputāti, kas arī iepriekšējā sasaukumā, bet šī ir tā galvenā tabuliņa beidzamā. Te var redzēt, kādi ir saņēmuši tieši šajā laikā, kad uzsākuši ir jaunās deputātu saistības. Un te mēs redzam, ka Aivars Lembergs ir vairāk kā 22,000, pēc tam Grigalis. Šeit mums būtu nepieciešama šī valsts kontrole, lai atnāk arī pie mums, jo šeit ir izveidota tā kā sociālo jautājumu komiteja, kas sanāk varbūt vienreiz mēnesī, pateicoties tai, viņiem atalgojums ir reizes 3 nekā pārējiem deputātiem. Un Grigals šajā sasaukumā nevienu reizi nav šo komiteju vadījis, bet tas neliedz viņam saņemt stipri vairāk, saņemt 2,1 reizes vairāk kā ierīnas deputātam, tas ir man vai tev. Viņš nav pildījis darbu, bet viņam vienkārši par ko maksā 2 reizes lielāku algu. Līdzīgi tā ir arī ar citiem komiteju priekšsēdētāju vietniekiem. Šeit jūs vēl parādu to tabuliņu, skatieties te beigās, te ir var redzēt tie, kas ir komiteju dažādi priekšsēdētāju vietnieki. Tās teiksim, kā ir, tās ir Barotavas, tad mēs redzam Hermansone, Jēkabs Matspāns, Ingus Zāriņš. Uzreiz jau tur ir tas atalgojums ievērojami lielāks. Tikai par to, ka viņam it kā skaitās vietnieks, viņš saņem 2 reizes vairāk nekā pārējie deputāti. Un tie, kas ir priekšsēdētāji, tie jau saņem 2,3, 2,4, 2,5 reizes vairāk. Neatkarīgi no tā, cik daudz viņš strādā. Piemēram, Lembergs strādā labākā gadījumā 1 sēde ir mēnesī, mazāk, un līdz ar to viņš saņem 2,5 reizes vairāk. Pa Barotavām, te mēs redzam arī to Kulbera kungu piesaukto legālo korupciju, jo it kā ir viss legāli, bet vienkārši cilvēki tiek nopirkti. Bet atgriežoties pie Lemberga, ir tā, kad Lembergs, tas vispār unikāls cilvēks vēsturē. Atcerieties, ka viņš bija apcietinājumā 2000 un 2001. gadā, vai 2001. un 2002. gadā. Tad viņš visticamāk nolika mandātu vai kā, vai nebija? Nē, taču neko nelika, viņam vēl maksāja algu. Un sanāk... Bet viņš jau cietumā bija. Tas nekas, bet 2021. gadā viņš bija 10,5 mēnešus cietumā. Bet tas neliedz viņam saņemt pa visu gadu gandrīz 20,000 eiro. Tas iznāk, kad pa to laiku, kad viņš nebija cietumā, viņš ir saņēmis algā 13,000. Tas ir unikāli, ne? Tas ir interesanti. Mēs gribam ar Aivu tikai minēt to, ka mums noteikti nav žēl, ka tā tas notiek. Man, piemēram, ir apmierina savu alga. Gribu pateikt, ka mums ar Aivu nepienākās atvaļinājums. Mēs paši visu tehnisko aprīkojumu, naudas balvas mums nav, mašīnas mums kompjūterus, mēs visu tehnisko printerus un visu skanējumu kopējām par savu naudiņu. Un es uzskatu, ka es saņemu pietiekoši, lai es varētu veikt šo darbu. Un Aivs arī. Bet ņemot vērā to, ka tiem pārējiem ir pielikts klāt, tad tā ir varam tiešām nosaukt viņus par Barotavām, jo šis nav pamats Lemberga kungam maksāt gadā 41,000, Grigaļa kungam maksāt ļoti solīdam kungam 37,000 par to, ko viņš principā nevada par 12 sēdēm. Rauls Plēnicis arī izrādās. Rauls Plēnicis, arī ar galu, un tas, protams, atspoguļojas uz basketbolu. Diemžēl, bet labi, protams, bet par otro vietu. Bet arī 12,000 uzreiz kloks un klāt, bet, protams, uzreiz arī attiecīgi otrajā darbā rezultāti krītās. Bet Zintar, ir arī vēsturiski rekordi. Mēs neesam sasnieguši, bet atkal mūs iepriecina tas pats Lemberga kungs. Jo
Lemberkungam kādreiz vēl pirms ASV sankcijām bija nodrošināts baigās barotavs. Tur bija tā Ventspils attīstības aģentūra, Latvijas tranzīta biznesa asociācija, Ventspils brīvos pārvaldu biznesa attīstības asociācija un doma, praktiski visa sabiedriskā nauda. Ja? Un viņa rekords ir 31,000 mēnesī. Un tas ir tālāk 16. gadā. Ja? 31,000 mēnesī. Ja? Un tikai pateicoties ASV sankcijām, šīs barotājas tika iznīcināts un Lemberkungs tika nosis atpakaļ. Un tas iet runa par ierindas deputātu darbu. Jo viņš jau juridiski nevarēja vadīt. Jā, pagājušajā domas sēdē piecēlās Aldis Ābels, Ventspils domas izpildirektors, un bļauj pa visus domas sēdi, ka tie, kas nav uzcēluši nevienu māju, nav Ventspilī atjaunojuši, tie principā nav cilvēki. Tā es izmaz sapratu. Lemberkungs vai ir kaut ko atjaunojis, vai uzcēlis, vai attīstījis kādu uzņēmēju darbību, vai tomēr viss tas saistās tomēr ar šo domu un domas tādu iedzīvotāju naudas, mēs viņu atvainojamies, bet saucam par slaukšanu. Padomājiet, ir jau. Tabāgo ir uzcelts, ostas kaut kādu uzņēmumu ir uzcelts, bet tie visi ir korupti un beigās nolaisti un tikai valstī. Bet tie jau nav viņš kā privāta persona uzcēlis. Viņš jau nav kā privāta, vai tad viņam kaut kas ir? Caur korupciju viņš to ir slēgt. Bet tāpēc jau mūsu pilsēta ir tur, kur viņi ir. Es abrīnoju Ābels. Jo ir tāda uzņēmēja darba. Jā, es abrīnoju Ābels kungu drosmi tā iet pret mūsu galvenajiem, kas neko nav uzcēluši. Tas, protams, mazliet humors. Bet tad vēl mums ir tabuliņa par Ventspils domas izpildirektoru un viņa 4 vietniekiem. Šeit ir arī tā, ka mēs esam vienīgā pilsēta, ne vienīgā, bet viena no pilsētām, kur ir 4 vietnieki, un visi praktiski saņem gandrīz vairāk nekā citur visā Latvijā. Pieaugums salīdzinot ar 2020. līdz 2025. gadam Kasparam Vitsenbergam ir vislielākais pieaugums, Ritai Ozoliņai 25%. Pagājušajā gadā vislielākais pieaugums ir Ineta Tamane 10,03%, Aldim Ābelim 9,54%. Kopējās izmaksas aptuveni šo 5 cilvēku uzturēšanu Ventspilī izmaksā aptuveni 350,000, plus apkalpojušais personāls, nodokļi, mašīnas, bulciņas, kalendāri un viss tas pārējais, tad vairāk gandrīz, noteikti vairāk pa 500,000. Bet var taču to lētāk. Es domāju, ka mierīgi var iztikt maksimums ar 2 vietniekiem. Maksimums, tāpēc nevajag 4 vietnieki. Es personiski pazīstu Egonu Spalānu, kurš man liekas tāds erudīts, gudrs cilvēks, bet es tiešām visu šitos gadus nebiju domājis, ka viņi kopēji ienākumi 2025. gadā ir 68,000, un es viņus redzēju, varbūt domāju 1 vai 2 reizes. Bet viņiem visiem ir vairāk nekā Valmieras mēram Baikam. Valmieras mēram Baikam ir 63,000, mums Vitsenbergam ir 67, Ozoliņai 70, Tamanai 60. Tas ir 24. gadā. Vēl daži nav iesnieguši tās deklarācijas, tā kā nauda plūst. Tā kā Ventspils uztur algā, 7-8 Valmieras mērs. Jā, tā kā tie skaitļi ir dramatiski, un runājot par Egonu Spānu kungu, ka viņi te šie pienākumi ir aizvietot tie, kas ir atvaļinājumā, tad vēl ir ID jomu, tehnoloģijas, komunikācija, bet kā mēs zinām, piemēram, e-pastu, es vakar sūtu e-pastu, mūsu Ventspils domas e-pastu, viņš īsti nestrādā, tad tur surugāti pasti, tad tur man visādi nāk piedāvājumi no Vītoliņa, kurš nav Vītoliņš, tāpatās mēs arī zinām mūsu domas ierakstus, ka tie ir viena no sliktākajiem Latvijā, ka skaņa praktiski nav saprotama, ko mēs tur runājam, un tas nekas nav labots, bet mums ir tāds vietnieks, kas it kā par to atbild un arī saņem prēmijas. Es gribētu tomēr griezties pie Vītoliņa kunga. Es saprotu, ka kungs ar 20-30 gadu laikā labi nopelnījis domē. Man liekas, ka tas tikai būtu ētiski samazināt to algu vismaz tagad līdz Valmieras mēra Baika līmenim. Nedarīs viņi to. Un tikt vaļā no viena otra vietnieka, un atgriezt mūsu pilsētā
kaut kādu saprātīgumu vai sajēgu. Ja? Nu, kāpēc, piemēram, mūsu domas priekšsēdētāja vietniekam būtu jāsaņem vairāk nekā Liepājas priekšsēdētāja vietniekam, kuram ir ap 50,000? Kāpēc mūsu izpildu varai ir jāsaņem stipri vairāk nekā Valmieras mēram? Katram. Ja viņi to izdarīs, tad viņi atzīs to, ka viņi ir pelnījuši nepamatoti, bet īstenībā pēc nolikumiem, pēc papīriem viņi viss ir kārtībā. Tā nav korupcija, bet ņemiet vērā to, ja būs Kulberkungs, mēs palūgsim viņam, lai viņi atsūta mums valsts kontroli, jo mēs runājam vienu, viņi saka pavisam kaut ko citu. Un tad iznāk tā, ka kuram tā lielāka tā mēle, tad iznāk vai viens vai otrs melo, bet valsts kontrole varētu uzlikt, kā Ogrē, man šķiet bija, varētu uzlikt šo punktu uz I un pateikt, vai mēs esam rīkojušies šo gadu laikā saimnieciski, gan varētu sabiedrības interesēs, un tur, kur meklēt, mēs ar Aivu parādīsim jums, jo mums ir savākt pietiekoši daudz informācija arī par kapitāla sabiedrībām, uzņēmumiem, iestādēm un visu pārējo, tā kā tikai atbrauciet pie mums, veiksim pilnu revīziju un uzliksim beidzot punktu uz I. Tā kā cerēsim, ka Latvija ir pārmaiņu priekšā un pārmaiņas iestāsies, un kad arī mūsu pilsētā šīs pārmaiņas būs. Nobeigumā mēs aicinām tomēr pie saprāta. Mēs kopā varētu diskutēt arī ar Vitoļu un pārējo, kā to risināt. Mēs arī varētu nodarboties ar tādu veselīgu, teiksim tā, infekcijas izvadīšana no Ventspils pašvaldības organismu, ja? Bet mēs divatā esam tikai divatā. Jā, mēs gribam to teikt, ka mēs esam divatā, tas mūs absolūti nemaz nebaida. Bet ņemiet vērā to, ka šīs atalgojums ir tik liels un dažādas asociācijas, kuras mūsdienās varētu iztikt, iespējams mēs, vai maksāt ievērojami mazāku summu, tad šī naudiņa, piemēram, būtu skolēnu atbalstam nodarbinātībai, būtu lielāks procents. Tas, kas bija pāris gadus atpakaļ, man tiešām tāda mazliet sadusmoja Vitoļiņa kungu tiešraidi, kur skaļi tika minēts, ka ir atbalsts šo skolēnu nodarbinātībai, bet īstenībā šīs atbalsts ir samazināts par 50%. Tādas lietas ir daudz. Tā kā Kulberkungs, mēs Ventspili turam. Mēs vēlam veiksmi jaunajai valdībai topošai. Jācer, kad būs šie izdarītie darbi. Tuvojās Saeimas vēlēšanas, un es ļoti ceru, ka Aivs Latmans arī piedalīsies Saeimas vēlēšanām. Redzēs. Es ceru, ka vēl kāds ventspilnieks mums ir kandidatūras, kas varētu piedalīties. Linārs Kulbis, piemēram, mūsu daļā pārstāvē. Kristīna Stona. Tā kā varianti ir, un ticiet man, ja mums būtu kāds no mūsējiem arī būtu Saeimā, tas man būtu vieglāk, mums būtu tie, kas paliek šeit vieglāk, mēs varētu komunicēt ne tikai ar Dūmu, bet ar Saeimu, un tas būtu tāda forša atgriezeniskā sinerģija, jo principā, jau ir tā, ka es varu, ja gadījumā es palieku viens, es varu tikt ar viņiem galā viens jau nebūs divi, jau mēs būsim. Tā kā mēs domājam, strādājam un uzticieties cilvēkam, Kulberkungam, kas grib kaut ko mainīt. Ļaujiet viņiem to izdarīt un atcerieties, viņš nav laimes lācis. Pārmaiņas tādā valstī kā mūsu nav iespējams vienas dienas vai mēneša laikā. Un bez zināmām sāpēm. Diemžēl, jā. Paldies jums! Paldies! Līdz nākamajai reizei! Uz redzēšanos!